Labdien, labrīt, labvakar, jebkurā laikā, kad jūs skatāties, esam atgriezušies. Tiem, kas atcerās, vai tiem, kas neatcerās, var paskatīties atpakaļ manā kanālā, un tur būs viens foršs podcasts, viens no pirmajiem, ar kādu vadītāju, skolas vadītāju, lai cik interesanti tas neliktos, ar Kasparu. Nu jau no šī podkasta ir pagājis kāds laiciņš, un tagad būs neliela podkasta sērija jau ar... tā teikt, kas par audzēkņiem, ar rezultātiem, un, kā saka, lai parādītu, ar piemēriem parādītu, kā darbojas šī skola, par kuru mēs ar Kasparu gandrīz 2,5 stundas runājām. Tāpēc 5 audzēkņi, ja nemaldos, būs pie manis šeit podcastu sērijā. Šis ir pirmais no audzēkņiem, iespējams drosmīgākais, bet mēs to arī tūdaļ uzzināsim. Tāpēc labdien! Labdien! Sāksim ar iepazīšanos, ja? Mani sauc Edgars. Edgars. Uzvārdu droši vien nekautrējies. Nē, protams, Edgars Dibovs. Edgars Dibovs? Dibovs, jā. Tāds nav klasisks latviešu uzvārds. Rets. Maz Dibovu ir. Tas nav latviešu uzvārds. Es tieši nesen arī... Jā, es papētīšu. Intereses pēc, nāk no slāvu puses. Bet, Latvijā Dibovu tiešām ir ļoti maz. Nu, jau ir ko lepoties. Jā, tā, par sevi pastāst, varbūt sāksim kaut kādu tādu tālāku laiku, varbūt sākam ar kaut kādiem mācību gadiem, ar skolas laiku, es nezinu, varbūt vidusskolu, profesijas izvēli un vispār kaut kādu šādu ceļu, kur varbūt līdz tam brīdim, kad tu jau sāki iet tajā virzienā, es būšu vadītājs, kaut kā tādā veidā. Stāsts ir varbūt iespējams pat diezgan interesants, jo tā kā vadītāja ceļš nebija jaunībā un skolās, un es pat nebiju iedomājies agrāk jaunībā, ka es varētu būt vadītājs. Starp citu, skolā varbūt bija kaut kādās komitejās, kaut kādās klases vecākais. Man skolā gāja diezgan grūti pa īstam. Ar mācībām gāja grūti. Neko specifisku arī neesmu pabeidzis. To pašu standarta vidusskolu. Pabeidzu vidusskolu, agri sāku strādāt, jaunība prātā. Jā, visu. Mans dzīves stāsts. Identiski, jā. Līdzīgi, jā. Varbūt bija kaut kādas aizraušanās vidusskolas laikā, kaut kas, kas tev... cik saprotu, parasti, ja mācības neinteresēt, ir kaut kas, kas novērš uzmanību mācībām, ir kaut kādas, citiem tas ir sports. Jaunība meitenes. Tas ir ļoti meitenes, laba aizraušanās, jā. Atpūta un tāds, kaut kur tu esi atbildīgāks jaunībā, kaut kur ne tik atbildīgs. Un tad gadiem ejot, tu paliec atbildīgāks. Kas bija pirmais darbs, kur tu sajūti, šeit man tā kā ir jāuzņemās atbildība? Es visos darbos esmu bijis kaut kur diezgan kaut kur atbildīgs, kaut kur neatbildīgāks varbūt. Kādā dienā, kādā mēnesī, bet kopumā es centos visus darbus darīt diezgan atbildīgi. Pat jau agrā jaunībā, agrā jaunībā. Es ļoti agri sāku strādāt, un tāpēc tur jau savienoju ar vidusskolu. Jā, vai tu uzskati, ka šī īpašība arī bija noteicošā tam, kur tu esi tagad? Atbildība? Jā, ka tu jau uzreiz... Es domāju, ka jā. Jo, ceļi var, ja tu paskaties apkārt, kad ir jaunieši, kas skolas knapi pabeidz pamatskolu un arī tāpatās dzīvē aizskrien, un viņi šobrīd nav vadītāji. Es tādā ziņā es ļoti piekrītu, jo es arī, tik ilgi, kamēr nesapratu, ka ir jāuzņemās atbildi par to, ko dari. Es strādāju tādus, teiksim, ļoti smagus, maz apmaksātus darbus. Un man likās, kas pie vainas? Es nemeklēju vainas. Protams, jā. Kā vienmēr, mēs kāds cits ir vainīgs, tikai neviens. Jā, tagad, protams, atpakaļ skatos, ka tas tāda ar vecumu iezīme, jo maz ir, kas ir tiešām jaunos gados ir atbildīgi cilvēki, tiešām un prieks skatīties, bet man liekas lielākā daļa ar jaunībā, man liekas tā atbildība tā īsti nepiestāv. Jābūt nedaudz tādiem kā... Jā, un tad, ja tu jau esi atbildīgs nevis tajā vecumā, tas pamanāms un tas ir ļoti vērtīgi, manuprāt, tāpēc ļoti interesanti, ka tā stāstīja. Jā, jo iekšā tā atbildība bijusi vienmēr. Tāpēc saku, kā tas nāk uz āru ir bijis, kad jaunībā mums patīk neaiziet uz darbu vai aiztusēties un viss kaut kas ir, bet tā atbildība tomēr ir novedusi līdz tam, kur es esmu šobrīd. Tad, varētu sākt jau pat pilnīgi ar pirmo darbu, kur es esmu sācis strādāt. Strādāt vispār mans pats pirmais darbs ir zemnieku saimniecībā.
darīju visu kaut ko no burkānu šķirošanas, pakāpeniski aizgāju, tur strādāju ar iekrāvējiem. Tad uzņēmums arī attīstījās un attīstīja tādu jau savu iekšējo noliktavu ražošanu, pastrādāja gan ražošanā, pēc tam pārcēlos uz noliktavu. Tā kā maza izaugsmīte ir gājusi. Es jau jūtu, jā, tu jau sanāk, tevi jau sanāk ievēroja, pamanīja kaut kādu īpašību dēļ un jau bīdīja, vai tu pats bīdījies? Kā bija tā? Tā kā tas kaut kā tā gāja, tās iemaņas, ko tu māki, ko tu dari, jo tas ir pirmais darbs, un tas ir tāds varbūt darbs, kur es nebiju tik atbildīgs savā jaunībā. Tiešām bija dažādi. Gāja dažādi, paldies. Kāds brāķēts burkāns, nekas aizies. Paldies pirmajam darba devējam par viņu pacietību, ka viņš man tik ilgi noturēja. Es tur diezgan ilgi nostrādāju. Es neatcerēšos cik, bet kaut kas ap 10 gadiem pat varētu būt. Grozījās, ja ne vairāk. Jā, tā 10 gadi tas ir ļoti daudz. Jā. Tas ir ļoti daudz. Pēc 10 gadiem, kas mainījās, kādi lēmumi? Tad lēnām es tā kā mainīju amatus. Pēdējais amats man bija tajā uzņēmumā. Īpašnieks? Nē, īpašnieks es nebiju. Man vairs nav kur izaugt, man tas viss pieder, Jā, un tad pēdējais amats bija maiņas vadītājs. Naktīs man bija nakts maiņas, es vadīju maiņu, tā kā maiņas vecākais. Tu tāda nopietna saimniecība zemniekiem. Viņi ir izauguši, viņi ir pilnīgi ar nakts maiņām ar visu. Tas ļoti nopietni. Nopietnas populārs saimniecība. Mēs drīkstam uzzināt. Vai? Jā, tāds ezerkauliņi. Jā, tas gan ir dzirdēts. Foršs uzņēmums, un tagad viņi ir arī attīstījušies, audzē, ražo, pārstrādā. Jā, tie ir super. Man vispār prieks par jebkuriem latviešu uzņēmumu, kas vietējie, kas izaug. Tiešām vietējie, kā saka, un tam līdzīgi. Labi, tur tu tā kā, cik saprot, izsmēli sevi. Nonāca līdz tam līmenim, un pēc tam, kad es turpināšu, es pastāstīšu, kāpēc es to vēl neapzinājos. Jā. Un tad kaut kā iegāja tādā rutīnā, ka tu strādā, un tu jūti, ka tu visu zini, tu visu māki, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, bet tāds tev jau sāk uz darbu, tā kā nevis nepatīk, bet jau tāds tā kā apnicība, tāds, ka viens un tas pats, kaut kas nenotiek jauns. Nav azarta. Nav azarta. Atradu savu draudzeni, parādījās pirmais bērniņš, paliku vēl atbildīgāks. Jā, tas maina. Jā. Un tad es nomainīju darbiņu, nomainīju, aizgāju ceptuvi strādāt. Pavisam kas cits, pilnīgi. Jā, man ceptuvē strādāja māsas. Un tad viņas man piedāvāja, es tā padomāju, tas varētu būt kaut kas jauns, pavisam savādāks. Jā. Un tā arī bija tas pats sākums, tur arī tu atnāc, tu neko nesaproti, visi milti balti, visas iekārtas vienādas, visas receptes it kā vienādas, tu neko nezini, un tā ļoti, ļoti interesanti bija. Bet, es pieļauju, ka tas arī bija finansiāls, tā kā solis atpakaļ, ne? Ja tu tur biji maiņas vadītājs, tur tu nāc visdrīzāk kā jauns darbinieks. Es neteikšu, kaut kā tas finansiālā ziņā tas bija vienādi. Tā bija laba maizes ceptuve, tad man atkal jāsaka. Es nemainīju darbu tieši dēļ finansēm, jo tas bija kaut kāds tāds, vajadzēja kaut ko dzīvē pamainīt, un tādēļ es arī pamainīju. Ļoti interesanti, kad tas nav uz finansēm. Jo mūsdienās pa lielam finanses. Dzinējs ir finanses, kas atkal, manuprāt, nav pareizais solis. Es vispār uzskatu, kā mēs ar Kasparu runājam, kas man patīk viņa tajā filozofijā, kad nevajadzētu darīt darbu par naudu tikai naudas dēļ. Es arī no sevis, tas ilgi nav. Tā nauda ilgi nepriecē, un ir tas moments, un tāpēc, Bet maizes ceptuve, cik saprot, arī tu nāci uz tukšu vietu, tikai tāpēc, ka māsas piedāvāja. Jā, un es tā apdomājos, un domāju, tas varētu būt interesanti, tas kaut kas pavisam cits, pavisam kaut kas jauns. Un tad maizes ceptuves arī ilgi nostrādāju, kaut kas 6 vai 7 gadi. Jā, tu esi tāds stabils darbinieks. Cenšos, tāpēc. Kas tev aizrāva maizes ceptuvē? Tieši, ka... Viss tas process, kā tā maize top, jo tur bija diezgan tas viss dabīgi. Jā. Sākumā bija pilnīgi ar koku muciņās, kulu, malu. Ieraugs. Jā. Viss notiek dabīgi, viss tev sanāk, un tiešām, un tas, ka tev sanāk un ir labi, tas arī bija tā, man liekas, tā galvenā motivācija, kāpēc tu uz turien nāci. Jā. Tad es tā klausos, tu varētu būt tāds izaicinājums cilvēks, kam patīk izaicinājumi. Jā, es nebaidos no izaicinājumiem. Cik svarīga šī īpašība ir vadītājiem?
Izaicinājums ļoti svarīgi. Tas cilvēkam patīk izaicinājumi. Ļoti svarīgi. Es domāju, ka ļoti svarīgi. Tam ir jāpatīk, jā? Ja tev nav izaicinājumi, tev viņiem vienmēr ir jābūt. Ja kaut kur tev jāiet uz priekšu, jāmeklē savi izaicinājumi, kaut kur jāmēģina, jāattīstās. Jā. Es tev piekrītu, bet es neteikšu lielākā daļa, bet liela daļa cilvēku ir atkal komforta cienītāji, kuriem patīk iekārtoties zināmā vidē. Viņš izveido, viņš zina, kas viņu sagaida aiziet uz darbu. Viņš zina, cikos viņš beigs darbu, viņš zina, cikos viņš būs mājās. Viņš pats zina, paprasīt pēc gada, ko viņš darīs. Viņš zina, ko viņš darīs. Un viņam tas ļoti, ļoti, ļoti patīk. Ja? Tāpēc tādi izaicinājumi cilvēkiem, manuprāt, nav viņu nemaz tik daudz. Man patīk jaunas lietas, man personīgi patīk lietas. Ko es par to padomāju, vispējams, katru izaicinājumu. Tie visi varbūt iespējams saucas izaicinājumi, bet es varbūt nebūšu no tiem, kas metīsies tādā, pilnīgi tādā, ar galvu kaut kur tā, kuras man plus mīnus vajag būt skaidram. Plus mīnus. Jā. Man patīk jaunas lietas arī, jā, bet man tādu vajag plus kaut kādas, man vajag kaut kādas drusciņu garantijas. Katru beigās sanāks. Jā, man vajag tev drusku uz rezultātu tendētam. Tev, cik saproti, ir, kā saka, tev ir, mums ir kaut kas jauns izaicinājums, metamies iekšā. Jādara, jāmēģina, jo katram izaicinājumu tu jau nezini, kas tur beigās būs. Jā. Varbūt tur nekas nesanāks, tu iemetīsies, darīsies, nesanāca šoreiz, mēģinam uz otru pusi, mēģinam to jaunu izaicinājumā mesties iekšā. Wow, tur sanāk un varbūt vēl labāk un tālāk var iet. Tā kā, tur vajag izmantot katru izaicinājumu. Jā, maizes cepto, kā tur tika pieņems lēmums, kaut kāds jauns izaicinājums atnāca dzīvē, vai? Arī līdzīgi, ka tu dari, piedzimst otrs bērniņš, trešais bērniņš. Es jūtu tendenci, kas maina tavu dzīves ritumu. Tu paliec vēl atbildīgāks, jo tas tomēr jau 3 bērni, tā ir liela atbildība, sieviņi un bērni. Jā. Tā kā un arī darbiņā to esi atbildīgs. Arī, man liekas, ka svarīgākais nospēlēja tas, ka es daudz ko samācījos. Es negribu teikt, ka es visu zināju perfekti. Varbūt zināju, es negribu lielīties. Jā. Bet to, ko es tur darīju, es visu zināju, ka es nākšu uz darbu tikos, man jādara tas, man sanāk tā, un atkal jau tu esi nonācis tādā līmenī. Tas, ko mēs runājām. Jā, ka tu visu zini, visu māki, kaut kas jau tur, tev visu laiku atkārtojās. Un tad man kaut kāds tāds stopkrāns sākās, atkal tev kaut kas trūkst, kaut kas tas izaicinājums, kaut ko jaunu pamēģināt. Jā, cik augstu biji uz dienai, es jau ceptuvē? Ceptuvē, tur es biju, kā es atnācu, es biju tas rupmaizi, es taisīju rupmaizi, salckāmaizi, kā. Tu biji kā meistars? Jā, es varētu teikt, ka tā. Es tikai netaisīju kukulīšus, es taisīju, kā viņš sanāk, līdz mīklei, kas aiziet tālāk jau taisīt kukulīšus. Tā kā no miltiem līdz mīklei, tas bija mans darbs. Tā bija tava atbildība. Jā, un tur ļoti, ļoti daudz ir, ko tur tiešām jābūt atbildīgam, jo tur visi procesi ir jāievēro, gan temperatūra, gan cik ilgi turi, cik pārmaiesi. Tāpat laikā tu neesi, kā saka, kaut kādas pārtikas tehnoloģijas, jā? Nē, arī viss pilnīgi no nulles. Jā, super, labi. Ceptuve noiet tālāk. Nogāja ceptuve, tad es pamēģināju gateri. Šis ir mums pievienojas, kā saka, pūlis. Es ir tādam riktīgam latvietim 80. 90. gadu, kaut diena tur ir jānostrādā. Šī skaidra, šī svaiga koka smarža ir jāsajūt. Tur man bija pusotrs mēnesis tāds. Tu ātri saprati, ka tomēr, es ātri sapratu, ka nebūs, tas nebūs. Tāds varbūt tur daļ tā specifikas kaut kā tur. Algas tur uz pusēm maksā, kā agrāk. Jā. Un pasmaks arī darbs būs godīgi. Arī bija interesanti, bet kaut kā neaizgāja. Nebija priekš manīm. Tas tāds nebija aizgājis. Tad vēl ko es biju pamēģinājis par taksistu pastrādāt. Tas ir interesants, tas māca komunikāciju arī, jā. Tā arī savu atbildību, jo tas jau tāds, ka pirmais jau savs biznesiņš tāds, jā. Un tur bija grūti. Tas nebija mans biznes, bet es strādāju ar kādu, bet tur bija grūti ar to, ka, redz kā, ja tu esi atbildīgs, tur atbildīgiem cilvēkiem grūti ir strādāt. Ja tur ir tāds jābūt diezgan laikam elastīgam, tur jāpievar acis. Tur man liekas tāds, princips. Godīgs, ja tas ir,
principiem iespējams tur jāpiekāpjas. Ceļš tajā laikā varbūt tagad jau mums tas viss ir daudz sakārtos kaut kā, tajā laikā dzirdēts, jā. Tas man bija tā, ka es devu atlaides, man cilvēks ir žēl, viņš aizbrauc ne uz to adresi, ievadīs, es jūs bez maksas aizvedīšu, jā. Un tas saprot, šis ir interesanti, bet šis laikam nebūs man kā. Saka, sirdsapziņa man ir tīra, bet mācīši vēl tīrāks, jā. Tieši tā. Jā, bet mājās ir 3 bērni un sieva, kas jābaro. Šīs hobijs pārāk dārgs priekš tevis, jā. Bija iekrājumi, kas lēnām sāk izsīkt un saprot, ka te laikam nebūs. Bet es uzreiz jau saku, tās dzirdu tajās visās stāstiņā, tu jau esi prātīgs cilvēks, tev jau ir iekrājumi, jau, cik es saprotu, jau tu viņus veido agri jau. Ir jāveido, jā. Es neteikšu, ka es sāku agri, varbūt ar 3. bērna piedzimšanu, tad tur sākās tāds kaut kāds jau. Kaut ko pamazām iekrāja, bišķi. Nebija milzīgi, bet tu mēnesi... Es domāju, diemžēl mūsu cerams, ka jaunajai paudzē šī vairs nav problēma, bet manas, man liekas, paudzes un vēl vecākiem cilvēkiem, diemžēl šī nav lieta, kas... šī būtu jābūt, katram būtu jābūt tiem miega. Ir jākrāj, mīļie cilvēki, krājiet, atlieciet no katras audziņas, no katras naudiņas 10% noci. Tieši tā. Ir jābūt, rezervītei vienmēr ir jābūt. Un tas ir es nezinu, gandrīz kā likumdevējs, tādā būtu jābūt, tāpēc man prieks dzirdēt, ka cilvēki paši pie tā nonāk, un ja es dzirdu kāds, man tur jau bija rezervīti vēl kaut kas, liekas super, jo es pats ļoti, ļoti ilgus gadus, tos pat, teiksim, tos ražīgos gadus, kad tiešām bija nauda, kur varēja likt nost, un tā kā viņa tika laista vējā, likās nost tikai tur, kur vajag. Es pat godīgi pateikšu, es nezināju, kas ir krāt, kas ir atlikt, man tas neeksistē, manā galvā nebija tādu vērtības, tāda vērtība nebija. Es nemaz nezināju, kas tas tāds ir. Es nezināju vispār par naudu, saņēmu iztērēju. Tāds bija mans finanses aplis. Kā lielākai daļai. Jā, diemžēl. Un tikai tādas smagas kļūdas iemāca. Un tā, kad tu iemācies un redzi to labumu un ko tas dod, un ka tas nav tik sarežģīti, kā visiem liekas, tad liekas, kur tās zināšanas bija agrāk. Tāpēc, draugi, skatieties, meklējiet, ir daudz informācijas, pilns internets ar to, kā pareizi sāk krāt, kā iekrāt un tā kā... Un arī kā tikt vaļā no parādiem. Ātri un nesāpīgi, jā. Arī tam esmu izgājis cauri. Jā, ir bijis viss kaut kas. Redziet, kā šī neliela atkāpīta mūsu sarunā, kā saka, super, vienkārši, tādā ziņā prieks par to dzirdēt, ka jauna ģimene, viss un jau tiek atlikts. Jā. Labi, no Gatara tu tiki ārā, kā saka... Taksijas nobraukājos. Jā, taksīt nobraukājies, kā saka. Un vēl braukājot taksīt, tad es domāju, kaut kāds jāpamaina vēl kaut kas, man patika braukt. Jā, man patika braukt, domāju, kaut kas jāmeklē ar braukšanu. Vienalga kāds darbs, nest kraut, bet galvenais, lai ir arī jābrauc. Ar busiņu kaut kā, tādu. Saka, 8 stundas krauju un 15 minūtes man atļauj pabrauks, aiziet. Arī tāds var būt. Jā, super. Un tad, kā jau Facebooks ir, viņš lasa mūsu domas. Ir tāda lieta, jā. Un Facebookā man ritinot, bet Facebooku uzlec Vedam LV, kas meklē... Tas bija 18. gads. Tie bija kaut kāda pārvākšanās uzņēmums? Tas ir pārvākšanās uzņēmums, Vedam LV. Tas ir tā pasvaidīts pa padzīvi. Jā, Vedam LV, tad meklē darbiniekus, mēbeļu piegādē uznešanā. Tas bija 18. gada augusts, tagad atceros. Uzrakstīju Messengerī, uz sludinājumu atrakstīja uzņēmuma vadītājs Gatis. Saka, atsūt man kādu CV, pastāst par sevīm. Un tad tālāk ar tiem sazināšos aizrakstīju. Viņš man uzaicināja uz interviju. Jā. Es aizbraucu pie viņa uz interviju. Mēs parunājām. Viņš saka, es gribu, lai tu pie maniem strādā. Un tā es pie viņa jau strādāju līdz šai baltai dienai. Man likās, šis būs tikai starposms, bet šis jau, šī ir mana pagaidām pieturvieta. Wow. Tas sanāk jau arī 8 gadi. Jau, es pats biju šokā, kad mēs sākām rēķināt, cik no 18 gadi ir līdz šim brīdim. Super. Tad pie šī mēs tad sākam atkal jaunu lapas pusi. Jā. No šī darba no sākuma, tu jau uzreiz taču nebija tur kaut kāda vadošā amata. Sāki jau... Sāku ko es arī meklēju. Meklēju, kur stūrēt. Jā.
Bet bija arī, cik saprotu, arī jācelā, jānes un jāskrūvē. Jā, tur bija skrūvēt nevajadzēja. Es tieši biju tur vedamā veida tā kā 2 nodaļas. Viņi piegādā mēbeles no veikaliem, un otra nodaļa ir, kur pārvākšanās, kur skrūvēja, pārvāc biroju, māju. Tu biji pie tā tīrākā darba. Tīrākā darba. Viņi abi ir tādi, katram savu specifiku. Jā. Un sāku kā kurjers. Nesām, krāvām, uznesām, ienesām pa visu Latviju, braucām arī uz Igauniju, tur kāds komandējums uz ārzemēm, tas gan bija tāds jau ar pārvākšanām, varbūt kaut kas jāsaskrūvē. Jā, bet arī interesantāks, lielā gabalēs pie stūles, tur tāds, tas jau. Un tad arī jau sākās, tu tur braukā, jau tas darbiņš ir tāds vienmuļš, bet uzņēmuma vadītājs man piedāvāja, negribu pamēģināt par dispečeru. Dispečers, kas liek maršrutus, plāno, kurš būs vedīs pasūtījums, uz kuru adresi, jo piegādes ļoti daudz ir. Ir kaut kāda nojausma, kāpēc tieši tev piedāvāja? Kāpēc tev uzrunāja? Cik saprotu, jums taču ir daudz cilvēku. Kaut kādas domas. Vai tu pats jau izteici domu, ka man šis jau tā kā jau sāk jau... Nē, es nevienā darbā neesmu. Kad tas sākās, es neesmu teicis. Līdz pēdējiem strādāšu, ceru, ka sapratīsiet. Jā, es jau strādāju vēl lentos gadus tādā stāvoklī. Nē, ir Gatis, uzņēmuma vadītājs Gatis arī pateica, ka viņš pamanīja, ka tur varētu būt kaut kas varētu sanākt. Kas arī svarīga īpašība vadītājiem, uzņēmuma īpašniekiem, vadītājiem. Jā, pamanīt pareizos cilvēkos, pareizās īpašības. Jā. Super. Kā pats uzskati, kas bija tās īpašības, ko Gads varēja pamanīt tevī? Es nezinu, tāds, ka tā varbūt tā pati atbildība, jo tas darbs tomēr, cik viņš smags nebija, mēs centāmies darīt līdz pilnīgi tā, kā mums ir pateikts, tā kā vajag padarīt pat varbūt bišķiņ vēl vairāk, nekā tev tiek uzdots. Tas bija svarīgi, izdarīt nedaudz vairāk, nekā no tevīm gaida. Jā. Un tas ir pamanāms. Jā. Tā kā tas varētu būt, centos neateikt, kad varēju strādāt, jo, ja es varu, tad es varu iznākt, kāds saslimst vai ko, ja man tāda ir iespēja, es nācu strādāt. Tas, principā, tu nedalīji, tās ir uzņēmuma darīšanas, man darba diena beigusies. Nē, un tā nebija. Vienmēr bija tāds, ka iekšā ir tāds, vajag taču palīdzēt. Es tā kā ar tādu sapratni jau, saprotu, tur ir kāds saslims, tur ir jāpalīdz. Atceros, kā pats, kad jaunībā neatnāca uz darbu. Bija manā vietā jāmeklē. Es pat ļaušu sev tā kā minēt, ka iespējams šīs bija tās īpašības, kas liek aizdomāties. Jo, ja man būtu uzņēmums, kurā strādā, teiksim, vairāk cilvēki, es, protams, ievērotu cilvēkus, kuriem rūp kvalitāte, jo es arī visur, kur strādāju, man bija ļoti svarīgi to darbu paveikt maksimāli kvalitatīvi, jo es tajā brīdī, lai kur es strādāju, identificēju sevi ar uzņēmumu. Jā. Un, ja par uzņēmumu padomās slikti, par mani padomās slikti. Ja par uzņēmumu būs sūdzība, tā būs sūdzība par mani. Es saprotu, ka tur ir vēl simtiem, varbūt tūkstošiem cilvēku, bet es identificēju ar sevi, un tāpēc man likās, ka tas ir jāizdara, bet tas taču jāizdara maksimāli labi. Lai cilvēks, klients ir apmierināts un viņš paslēdz uzņēmumu, tas nozīmē, viņš paslēdz mani. Un tas ir tik forši. Jā, un kad atnāk atsauksmes un tev uzņēmuma vadītājs tur ieliek kopējā grupas čatā, hei, kur tāda piegāde bija. Vairums jau bija, protams, anonīms, bet tu tāpat zini, ka viena vismaz ir par tevīm. jā, tieši tā. Es arī strādāju par šoferi vienā uzņēmumā, un mums arī bija savi maršruti. Un arī atnāca, atsūtīja, tur nelika gan kopēji čatā, bet es atsūtīju personīgi. Par jums ir atstāta atsauksme. Un kā tas silda. Silda. Tagad tas man liekas, šitie mirkļi ir tā vērti. Super, tev piedāvāja. Kādas iekšējās sajūtas? Foršas. Tā kā tu nebija šaubu. Piemēram, es atkal to neesmu darījis. Tikšu galā, netikšu, vai tu esi tam vienmēr bijis tāds atvērts un, kāpēc ne, ejam? Šaubu nebija. Nebija. Es biju bišķiņ pārsteigts, tur, kā ved, un tad tev pasauc un piedāvā, Jo es tagad tiešām neatceros, vai tas bija pēc gada vai pēc 2, kaut kas tāds 2 gadu. Bet cik saprotu, diezgan ātri jau tas. Ātri, sāku strādāt, vedām, un es tiešām neatceros, kad tas bija vai gadu, kadmēr es strādāju, vai 2, vai tur līdz gadam, bet tas bija ātri. Nē, es domāju, ka
var pamēģināt, kaut kas jauns. Nebija jautājums, pabraukt drīkstēs. Nē, tad man arī bija piedāvāts tā kā aizvietot, palīdzēt dispečerim vairāk sestdienās, svētdienās, un man bija tā kā dalīts vēl sākumā. Jā. Tu pilnīgi vēl pat frontēs. Braucu un tad kādās brīvdienās, lai dispečers var atpūsties, tu tad paliec maršrutus un Super, ātri tiki galā, ātri tajā visā. Es domāju, jā. Tas ir tāds īstenībā cilvēks, es nezinu, ne hameleons, kā pateikt, tāds, kurš ātri pielāgojas. Universāls. Jā, pielāgojas ideju, kas, manuprāt, arī baigi forši. Es tagad lasu no tevis, klausoties tavu stāstu, lasu no tevis kā pa puzlēm, tad to lieku to kopā. Ceru, ka pats saproti, ja? Jā. Jo man ir, es gribu saprast, kāds vienmēr licies... teikšu godīgi, man vienmēr licies, ka, ja cilvēks vadītājs, tas ir kā, ka viņam ir tās kaut kādas īpašākas īpašības, nekā varbūt tiem cilvēki, kas nav vadītāji. Un es jau šeit lieku jau no tā stāsta, ko lietas, es jau lieku kopā, un kā mēs redzam, izglītība tur nebija pirmajā vietā. Tā kā nebija. Citas īpašības tās personīgās drosme, kaut kāda tāda aizrautība, atbildība, tas, cik tas atvērts jaunam, jo man saka, man arī patīk, bet man, piemēram, biedē... Kas tur būs, ja tu nezini? Vai es tikšu galā? Ticība saviem spēkiem, varbūt, teiksim, pat tā. Es tev jūtu ar to, tev vispār nav. Tā kā tu par to pat nepadomā. Tas varbūt patiesībā labi. Par to īstenībā varbūt mēs pārāk bieži domājam, tiksim, netiksim. Ej, pamēģini, kas notiks, tevi palaidīs, nepalaidīs, ja tev piedāvāja tātad, vismaz tajā vietā tu jau esi labs, tur nesanāks, atnāks atpakaļ strādās. Jā, bet es esmu tāds cilvēks, man uzreiz galvā, es tikšu galā, man vajag, jo man ar, kas arī tev, man liekas, es tā dzirdu, kā arī, kad, ja dari kaut ko, daram kvalitatīvi, un man ar tas tā kā, vai es varēšu izdarīt pietiekami, lai varētu teikt, ka, jā, super, tu šeit esi kā kuloks uz acis, var teikt, un šī tava vieta, un ir atbalsts. Cik atbalstoši bija, tādā ziņā, cik Gatis tevi atbalstīja, teiksim, cik svarīgi tev bija tas atbalsts no priekšniecības puses, vai tev bija vienalga, tu uzticēji, un es eju daru. Nē, bija svarīgi, jo tas pats sākums jau arī bija, ka tev ir tās bailes par atbildības, pārāk lielas atbildības uzņemšanos. Jā. Jo tomēr tas arī tāds dispečera amats ir ļoti svarīgs, kā tu saliksi maršrutu, tā būs arī... nobraukti kilometri, tur būs arī darba stundas, un tur arī atkarīga uzņēmuma jau peļņa, kas atnāk atpakaļ. Ja tu iztaisi, kā saka, sliktas izplānos, tas jau kaut kur būs pa mīnusi būs, un tur jau bija tāds, pašā sākumā bija bailīgi tā, neteikšu bailīgi, tā kā, tās svarīgās lietas uzņemties kaut kāds tāds, kas ir tiešām nopietnas, un tad ļoti bieži bija, ka raksti prasi padomus, un atbalsts bija, un Gatis jebkurā brīdī varēja uzrakstīt, uzprasīt, kā labāk, kā salikt, vai es labi izdarīju, tāds, ka nāca arī atpakaļ. Kas ir svarīgi, manuprāt, arī, ļoti, ļoti svarīgi, Nebija tā, ka tur, iemet peldī, paskatīsimies, tiksi galā, parunāsim, komandā vienmēr tāds atbalsts. Super, padispečerēji, kas tālāk? Padispečerēji pabraucu, lēnā garā pārgāju jau par vecāko dispečeru, kurš jau vairs nebrauc, bet dispečerē. Jā. Bet bija tāds, sāk palikt skumji, gribās izbraukt. Tāpatās tad paņem un aizbrauc. Jo baigi interesanti, mēs braucam pa visu Latviju, un Latvija ir skaista. Un cik mēs sapratām, braukšana, tas ir tev, kas saista tevi. Jā, un tas arī bija, ka te izbraukt, un galvenais braukt. Arī nest var un braukt un skatīties. Un kāds ir šī brīža amats tavs? Šī brīža amats jau es esmu nodaļas vadītājs. Kas tā par nodaļu? Tā ir tā mūsu nodaļa. Vedam Latviju, mēbeļu piegādes nodaļu. Viņi saucās piegādes nodaļa. Jā, piegādes nodaļa. Jums uzņēma divas nodaļas. Divas nodaļas. Piegādes nodaļa un pārvākšanās nodaļa. Sauksim viņu par pārvākšanās nodaļu. Tu esi piegādes nodaļas vadītājs, atbildi par visu nodaļu. Tas sanāk, tava atbildība visi šoferi, dispečeri. Jā, man ir asistents, kas atbild arī. Savs asistents, bet mēs tur dalam darbiņu savā starpā. Viņš atbild arī par darba spēku, cik mums ir, viņš pieņem darbā. Viņš kā HR ir arī. Pievienu. Jā, daļai HR un daļai viņš arī palīdz man. Jo bez palīgiem tu nekur netiksi. Skaidrs. Bez palīgiem vadīšana, tikai vadīšana. Viss ir komandas spēle. Pataisno dispečera par vadītāju vai vēl bija kaut kādi posmiņi? Pēc tam no dispečera vairs posmiņš nebija.
Tad pat aicināt uz vadītāju. Jā, uzņēmums attīstās, aug. Jā. Un tad, jā. Tad, kā šo uzņēmi šo piedāvājumu? Arī ar interesi. Arī ar interesi, ka tur jau bija tāds vairāk, kad Gatis piedāvāja. Jā. Vai es gribētu pamēģināt. Tur jau bija iekšā tāds, tā ir cita spēle. Jā. Tur jau kaut kas būs savādāk. Bet man liekas, es arī baigi ilgi nedomāju. Tur bija 1 līdz 2. Es tā apsvēru, jā, tur jau tā nopietnā spēle sākās. Un, jā, domāju, kāpēc nē? Ja nesanāks, tad jau vienmēr var aiziet par dispečeru. Atpakaļ par šoferi var aiziet galā. Vai par šoferi. Nekas jau nepazūd. Jā, konsultējies ar mājiniekiem par lēmumu pieņemšanu, vai tas bija tāds... Man liekas, tas bija tāds... Vientuļā samurai. Bet arī es domāju, ka ģimene arī atbalstītu, jo ģimene arī ir tikai par to, ka... Izaugsme vīrietim ģimenē, tas jau kurā gadījumā. Iet uz priekšu augt, un ja vēl tu kā pamatā, tad... Pārdomu brīdī. Kas bija tās svarīgākās domas, kas... Tieši par komandas vadīšanu. Jo tu, kad esi dispečers, it kā jau tu esi ar to komandiņu, tu it kā tajā savā maiņā, tu esi jau tas maziņais vadītājs. Jā. Bet, kad tu saproti, ka tu esi vadītājs, tev jau tu pacelies bišķiņ augstāk. Tur jau ir tie dispečeri, asistenti, šoferi, kurieri, ja? Tur jau tas ir bišķiņ savādāk. Un tas jau bija tāds ok, te būs tāds pārdoms, tikšu galā, gan jau tikšu galā. Mēģināšu. Jā, netikšu. Okay. Par to jau bija vairāk. Jā. Kā pārējie, cik saprotu, viņiem jau bija pārējie komandi un bija nostrādājusi jau ilgu laiku kopā. Jā, bija kaut kādi jauni, kas bija arī, vēl joprojām, kuri atnāca ar manīm strādāt. Kā uztvēra? Kā? Man liekas, ka nebija baigās tādas, ka rekur tur aizgāja Edgars, tur vadītājs, un tagad tur... Kā, ir bieži uzņēmumos, ka kaut kur kopā atnāk strādāt, jā. Viens paceļās, otrs paliek, un tad tur aizgāja priekšniekam. Tur. Jā. Kaut ko jā. Viņa kaut ko viņa tur, pa brīvdienām satiekās. Un kaut ko viņa tur runā. Tur stāsta. Jā, runās. Nebija tā, jo tāda komanda diezgan saprotoša bija. Un ir arī kolēģi, kur ir otrā nodaļā, tajā pārvākšanās nodaļā, viņi arī ir izauguši tur savās vietās, katrs ir ielikts. Tie, kas ir vienā laikā ar manīm stākuši. Un tie, kas arī ir ieinteresēti, un tie, kas ir strādāt, cik saprotu. Super. Pirmie izaicinājumi jaunajā amatā. Pirmie izaicinājumi, saprast vispār, kā vadīt to komandu, jo tas ir pilnīgi, kad sāku to visu darīt tāds, tu saproti, te ir kaut kas rīktīgi, pilnīgi atkal tā kā maiznīca, ja? Ir kā tu te biji, bet tur ir cita atkal lapas puses, tur kaut kas viss savādāk, jo sākumā bija ļoti, ļoti, izaicinājums ir palikt no speciālista par vadītāju, jo tas speciālists, tu zini visu, kas tur notiek, tu visu māki, kas tur notiek, tev liekas, ka tu labāk par visiem. Jā, Un tas izaicinājums varētu būt tas izkāpt no turienes, ārā no speciālista un iekāpt tajā vadītāja apavos. Ja, tur palikt par to vadītāju un nevis darīt tos darbus, bet vadīt komandu, lai viņi dara tos darbus. Jā, bet to pieredze 0. Un pieredze 0, un es ļoti mocījos. Kur tu skaties, kur tu prasīji padomus, es stāstīšu, kā es to iedomāju. Man ieliek tā darba, kuras nekad neesmu darījis, amatu blakus neesmu pat, teiksim, stāvējis. Kā tas ir? Tev atnāca, pateica, tavs uzdevums ir šāds, un tad tu viņu mēģināji izdarīt, vai kā bija? Vai tu tagad esi vadītājs, vadi visu, un tad dari, kā tu uzskati par pareizi? Kā jums bija tā saruna? Tā nebija. Jā, mēs apsēdāmies, izrunājām, ka, es piekritu, Gatis iedeva arī, to amata aprakstu, ko viņš man sagaida, kas man jāizdara. Tas ir tas, uz ko tu balsties. Tev ir apraksts? Apraksts iedeva, un viņš arī iedeva tādu, ka ne uzreiz tur 4 lapās iedeva pa bišķiņām, rekur tur 2 lapas, rekur svarīgākie, ko vajadzētu, un pakāpeniski. Nebija tā, ka viņš arī man tur iemeta, viss davai vadi un dari. Un, tiekamies pēc gada un paskatīsimies, ko tas spēj. Jābūt tādiem rezultātiem. Jā. Nē, jo, pakāpeniski. Pakāpeniski pa bišķiņam. Kur tu ņēmi pirmos tos informācijas? Kur tu sāki skatīties? Kaut kur jau jāmeklē atbildes jautājumiem. Es gāju cauri visam sarakstam, ko viņš man iedeva. Jā. Sāku ar to, ko es zinu, ko es varētu ieviest pats tur kaut kāds, kas tur kā piemērs, varbūt kaut kādas kilometru uzskaits, jo mums nebija nekādi dati.
Kaut kādi dati bija, kā visi ir bieži uzņēmumi. Kaut kādi dati mums ir. Mums ir kaut kur. Kāds jau kaut ko zina. Kaut kur ir pierakstīts. Uz lapiņām kaut kur ir kāds čeks. Jā. Bet sākt tos datus ievākt. Tur kaut kādu vidēji kilometri uz adresi, vidējās stundas uz piegādi. Tāds. Sanāk, līdz tam nebija tā visa. Nebija. Kaut kāds degvielas uzskaits, kilometru uzskaits jau bija, bet tāds, ka sāk kaut kādu veidot KPI. Lai saprastu vispār, kur mēs pelnam, kur nepelnam. Jā. Vai ir ieliec busā 3 cilvēks, gan jau viņiem ir foršāk trietām. Kad parādās KPI dati, tad laikam mēs esam tomēr darījuši. Un tad pamazām es arī prasīju Gatim daudz. Gatis arī ieteica kaut kādas grāmatas lasīt, seminārus. Es gāju, lasīju, bet baigi es nezinu, kāpēc man tas baigi neaizķērās. Tā mācīšanās, priekšā man vajag, gan jau kaut kā lēnā garā, tur tabulas veidojam un kaut kas sanāks gan jau. Tad mums atnāca komandā personāla daļas vadītāja, Līga. Ļoti forša meitene. daudz ko palīdzēja, un es no viņas daudz ko iemācījos. Viņi mums tiešām tiem vadītājiem centās daudz ko paskaidrot, daudz ko parādīt, pilnīgi ar pirkstu, ka, hei, jums vajag šitā, jums vajag datus, jums vajag kaut kādas stratēģijas, kaut kādas procesus ieviest, amata aprakstus, apmācības, lēnām garā. Un viņi stāstīja, mācīja, bet mēs jau kā vīrieši kaut ko paņem. Mēs zinām. Un aiziet atkal pa savam. Tomēr bija tas, tāds arī, tas tā pretestība drusku pret mācīšanos. Jautājums bija nobriedis, sāki stāstīt. Tas sanāk, pirmais laiks tas tāds, nebija tā, kā parasti iedomājies tagad. Vadītājs, sēž regulēts ir. Pagaidām, man izklausās, tas tā bija tāds tā kā, pilna laika darbs, kad tur sēdēt un pilnīgi sēdēt un ļoti, ļoti daudz strādāt. Ļoti daudz intelektuāla darba. Ļoti daudz, gan tur es dzēsu ugunsgrēkus pats, skrēju palīgā dispečeriem, tu viņiem stāsti, rādi, palīdzi pats pats vēl arī veidu kaut kādu. Tāds, ka tu piedalies patieši ugunsgrēku dzēšanā, visi operatīvie darbi, visi, kam jābūt ir sadalītam, visur tu tur esi iekšā. Bija traki, negulētas naktis, pamosties 2 naktī, tev liekas, ka kāds uzrakstīs ziņu, kāds neatnāks uz darbu, tāds viss tādā... Tā ir tā atbildības sajūta, kas spiež drusiņu mati gaisā, un protams, visu laiku tev liekas, ka kaut kas apkārt kaut ko nepareizi dara. Visi kaut ko nepareizi dara, kaut kas te ir nepareizi. Viņi neviens neko nemāk, neviens neko nesaprot. Viņiem skaidro, kāpēc neviens neko nesaprot. Tas tā pa komandu. Un ir bijis tā arī, ka es esmu pat aizdomājies, vai man šo visu vajag. Ir bijis, tu apsēdies, atbrauc mājās, piekusis un domā, vai man šo visu vajag. Varbūt aiziet parunāt ar Gati, ka nav vairs spēka un... Cik forši bija dispečerim, vai ne? Tagad pabeidz darbiņu aizmirsti, un nē. Bet pārguli šo, no rīta pamosties, un nē. Un tu aizdomājies, kaut kas nav labi, kaut kas trūkst, kas trūkst. Tev trūkst zināšanu. Tev trūkst zināšanu. Un tagad es tā padomāšu. Un tad es saprotu, ka kaut kur jāmācās. Un tajā visā trakumā man jau acīs ielic vadītāju skolu, jo arī Gatis mums iesaka iet tur semināri, vajag mācīties. Viņš arī atgādina, vajag mācīties, vajag sevi attīstīt, vajag pilnveidot. Un arī personāla daļas vadītāja Līga arī teica, ka jums jāiet uz kādiem kursiem, ja kaut kas jāpamācās par vadītāju. Es gandrīz tā zinu, jūs man arī kaut ko pateiksiet. Aizies parunās ar darbinieku, ar kuru grūti runāt. Un tad jau tas pēdējais tāds trakais gads, tā vadītāja skola arī, nezinu, Facebooks lasa mūsu domas. Un arī man tur visu laiku, tur Facebookā viņš ir, un tad es uzgāju. Kaut kā jau gandrīz pieteicos, tur tagad zvanīs, un tur jāiet tur runāt, gan jau uz tā saruna intervija. Nav laika, un gan jau pēc tam kādreiz, un tieši bija decembris. Tas tad gadu atpakaļ, decembrī, arī pilns ar darbiem, ugunsgrēki, dzēšanas, un man jau nāk virsū, un es domāju, ja ne tagad, tad nekad. Tā nebija kaut kāda jaunā gada apņemšanās. Vienkārši janvārī es aizgāju, man Gats ar Līgu arī ieteica vienu semināru. Es aizgāju, tur bišķiņ jau kaut kā sākās darboties, jau pieņēmu tur,
Un vadītāju skolā es iestājos vai februārs vai marts bija. Man liekas, februāra beigas vai marta sākums. Jā. Un tad aizgāju. Es pieteicos, man Kaspars uzzvanīja, pateica, ar ko man vajadzētu sākt. Es sāku ar to slaveno komunikācijas kursu. Jā. Aizgāju uz pirmo stundu. Bija grūti to, ka tu nevari atslēgties no darba. Es pēc tam viņam arī stāstīju, ka tu sēdi, lasi to materiālu, pildi anketu, un tu visu laiku domā, kas tajā darbā notiek. Vai viņi ar visu tiek galā, un tu visu laiku tajā telefonā tur paskaties, un tāds tu neesi tur. Jā, tu nevari koncentrēties. Neesi šeit un tagad, un tu pilnīgi jūti, ka visu laiku tu domā par darbu. Tas bija pirmās 3 stundas, pirmie 3 kursi, kad nāca to kursu, un pirmās 3 reizes tāda sajūta bija, ka nevari atslēgties pilnīgi. Bet sākās izmaiņas. Ar to pirmo dienu jau sākās izmaiņas. Tu izlasi pirmo tēmu, otro tēmu, un tev vienkārši griežās, un galvā griežas. Un tas tik ir elementāri. Es visu daru otrādāk, bet darīt pareizi ir tik elementāri. Jau no pirmajām lapus pusēm, par svarīgu informāciju, nesvarīgu, un tad tu domā, mēs tik daudz vadāmies no viedokļiem. Jā. Tik daudz, un es pilnīgi, man tie piemēri šitā te šaujās, viņš man pateica, šitā būs labāk, kāpēc? Mēs tā darījām, un tu tā arī dari. Jā, starp citu, tas ir tas, kas neļauj daudziem uzņēmumiem vecie strādnieki, atnieki jauni, kas varbūt no malas ar svaigu atcerēts, bet kāpēc jūs nedarat tā? Nē, tā būs slikti, mēs vienmēr darām tā. Jā. Un, labi, daram, un daram nepareizi izrādās. Kāpēc jūs tā darat? Tāpēc, ka tas tur tā izdarīja. Pirms manis jau arī tā darīja. Tu kaut ko tur darīja. Jā. Kāpēc? Tā mēs vienkārši daram, un tas bija. Cik tu ātri to savā darbā, cik ātri tas sāka tev atvieglot? Pirmās lekcijas tas saki, uzreiz sāku saprast, cik tas ātri ieintegrējās darbā, cik ātri tas jau sāka nes kaut kādus pirmos auglīšus savā paša darbā. Tas bija pirmais jau nāk man pašam, jo tev ir jāapzinās, ka tu jau esi tā problēma. Šis moments nav tā viegli atzīt, tas nav tāda pretestība, ka tu dzirdi, principā tāda kā ar pirkstu tev. Pats jau, protams, sev iebaksti, bet, Nē, es ar to pieņēmu, ka rekur tu pats, nevis viņi nezin, bet tu jau īsti neesi izstāstījis. Viņi nemāk, bet tu jau īsti neesi parādījis. Kaut ko atkal, mēs viņam parādam, mēs viņam izstāstam, un viņš atkal kaut ko izdara nepareizi, jo viņš saprata tā, kā tu viņam ātri izstāstīji. Un tur ir, un tad tu sāc aizdomāties ar katru dienu, kad tu nāci, un katru dienu bija rekur atkal nepareizi daru. Man likās, ka mēs komunicējam forši, mums ir sapratni apkārt. Rekur ir. Bet tad sanāk, tas, ko es nolasu šobrīd, pie Kaspara aiziet mācoties, viņi jau principā zina, 90% vadītāju kļūdas. Viņi jau sanāk, tu atnāci, viņi jau zināja, kā tu dari nepareizi. Nepareizi grāmatā viss rakstīts. Bet tad sanāk, kad tās kļūdas pieļauj lielākā daļa vadītāju. Jā, jo nav to zināšanu. Jā. Nav zināšanu. Un tas liekas, bet, uzņēmuma vadītāji, tas nav nekāds jauns amats. Tas taču ir jau simtiem gadu. Kaut kādās formās, Un tad sanāk, es nezinu, kā ir ārzemēs un tā, tur, protams, cita tā arī kultūra, visa tā korporatīvā kultūra un viss. Bet sanāk, Latvijā mums ar to ir īstenībā diezgan bēda. Ir jau stipri vadītāji, ir spēcīgi vadītāji, kas ir visu mūžu varbūt gājuši uz to vadītāju amatu. Arī kas to zina, ja viņi paiet tā skoliņā, arī varbūt iespējams, ka viņi kļūtu efektīvāki, teiksim, viņš kaut kādā, grūtā ceļā ir iet, viņš kaut ko dara, bet nav teiks, ka viņš efektīvi, viņš sasniedz rezultātu, ko vajag, bet iespējams, ka viņš to var sasniegt, tā kā vieglāk. Daudz vieglāk, es par to. Es gan neesmu gājis pie Kaspara skolu, bet man ļoti jau ļoti interesanti. Un super, un tas ir saskanā ar to, ko Kaspars arī teica, kad tur jau atnākot, jūs reiz redzēsiet, tas nav tā, ka tur jāgaida kaut kāda rezultāti, kaut kas, ka tas ir momentā, Un es tāpēc tāds vēl vairāk placas acis no tā, ka tu atnāc un saki, ka jau pirmās lekcijas, un es redzu jau, cik viss Bet tas ir katram individuāli. Kāds var atnākt un mācīties, kaut kur vidū viņam parādās tas moments. Man tas bija no pirmās lapas puses.
kā atvēri grāmatu, kā sāki, bija grūti pieslēgties, bet tu jau saproti, kur ir, kur nepareizi, nākamais šķirsti, kur nepareizi, jā. Un tad tu sāc sev, tu to apzinies, jo, zin kā, ir arī jāapzinās, ka tevī tas ir, jo tu lasot to visu, tev jau jāsāk mainīt sava domāšana, jāsāk mainīt sev iekšā, jāsāk mainīt savi paradumi, jākāp ārā no tā krēsla, kur tu sēdi visu laiku. Kur tu liekas, bet es šeit tik labi iedaros. Jā, tā kā viss ir, es visu māku un visu zinu, un nevienam to nevar iedot. Un tad mācoties, man atnāca atziņa, ko man gribēja iemācīt mūsu personāla daļas darba līga. Kad viņa domāja, kad viņa teica to vai šito. Kad viņa mums rādīja, jums veči, jums džeki vajag, šitā to vadītāju. Varbūt kaut kādu piemēru stāstiņu. Ir kaut kāds konkrēts, ir kaut kāds konkrēts stāsts un piemērs. Padomāšu, pieņemsim, tie paši procesi. Kā viss notiek? Tie paši dispečeri, kas man tagad ir, tās ir, man asistents ir viena roka un dispečeri ir otra roka. Katram ir savi uzdevumi. Un mācīt, parādīt, izveidot kaut kādu procesu karti, kā viņam visu darboties, ko kur darīt kādās situācijās. Kaut ko mēs tur sākām taisīt, bet apstājās pa vidu. Mēs sākām, kaut ko bišķiņ pamainījām un beigu nav. Un tagad es sapratu, ko viņa mums gribēja vispār ar to ieskaidrot. Un tagad es saprotu, tagad mans viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumā ir sakārtot procesus. Viņi mums ir, bet kaut kādi. Un mācoties, attīstoties vadītāju skolā, es sāku saprast, redzēt tās problēmiņas, kas tur ir, kas ir jāmaina, kādi procesi, kur vajag aprakstīt tos procesus. Kur kaut vai kurjeriem, ka tā ir, dispečeriem tā, pat manam asistentam, viņam arī vajag to procesu karti, kas viņam jādara kurā situācijā. Tas, principā, tas izskauž nepareizu rīcību, kļūdas izskauž. Arī, jā. Tev jau šobrīd, pateicoties vadītāju skola, ir jau tā karte, vismaz galvā vai pašam? Ir galvā, ir uzmetumi, jā, es jau redzu, es viņu tā kā redzu jau kopumā, tikai paliek to nest dzīvē. Tas process jau, principā, galvā tev viņš ir pabeigts. Tā tu saprati, kas ir, lai tu sasniegtu to, ko tu vēlies. Un es pieļauju, tad, kad tu sasniegsi to, ko tu vēlies, tad gan beidzot tu varēsi pie datora arī drusku, kā saka, arī paskatīties internetā, ne tikai sēdēt un kā saka, uz pilnu slodzi izpūrušiem matiem, domāt. Nē, kaut ko jau pastīties varēs, bet ir jau vienmēr arī nākamie izaicinājumi. Uzņēmums aug, uzņēmums attīstās un jāaug tālāk, jādomā tālāk. Es nezinu, zinu kā, man galvā ir tā, ja tu visu esi izdarījis, apsēdies un neko nedari, tad atkal viss beidzies. Jā, tad jau tas īpašnieks. Tad tas īpašnieks. Tad tas ir Gatis. Tad jābrauc uz siltajām zemēm. Nē, arī Gatim jau tur ir savi izaicinājumi, viņš visu laiku dara, un tādēļ viņam ir arī savi vadītāji, kas vada savas nodaļas. Viņam svarīgi atdot jums to, lai viņš var atkal attīstīt savu to lielo viziju. Tur rūpēties tālāk par mums. Super, labi. Pirmās tās aiziet. Cik tur vispār bloki, kā tā apmācība notiek? Vadītāju skolā? Jā, vadītāju skolā. Bloki bija domāts kā kursi? Tu sāki kaut kā. Komunikācijas kurs? Jā, komunikācijas kurs. Es izgāju komunikācijas kursu. Man bija žēl, ka viņš beidzās. Tur tik forši, tur tā vide, aura, tur viss pilnīgi, tur nāk vadītāji mācīties sarunas, pieredzes apmaiņas, un tu klausies un vienkārši, viņš šitā dara, es pat par šito neiedomājos, un tā tu visu laiku tur mācies, attīsties, audz, padomā, atnāc uz mājām, tur var darbā, jo tas nav tikai priekš darba, tas ir priekš ģimenes, man mājās ir daudz, kas ir izmainījies. Piemēri. Tu maini sevi, tu no darba atbrauc mājās mierīgāks, es biju nenormāli uzvilkts mājās. Katrs sīkums, kaut kas tur viss uzvelk, tu neturi sevi visu laiku kaut kādas kliekšanas, tur aizrādījumi. Tagad ir vēl, bet es teikšu, ka uz 90% jau ir noslāpēts. Jo, tas visu laiku ir sevi jātīst. Jā. Tas ir, kā tavuprāt izpaužas? Tas ir kaut kāda atlaidi kontroli vai sāc pieņemt vai vienkārši komunicē tik tālu, kamēr jūs saprotaties vienkārši savā starpā. Kā tas? Es vienkārši minu šobrīd. Es gribu no tevis dzirdēt, kā tas ir. Tu paliec mierīgs. Tu
bet tam ir pamatojums, taču ir pamatojums, kāpēc tu paliec mierīgs? Jā. Tas nav tā, ka es izlēmu, es būšu mierīgs. Nē, tas nāk ar treniņiem. Jā. Tur ir, pieņemsim, vadītāja skolā ir tāds foršs treniņš, visiem daudziem tas patīk, vērša tracināšana. Tas ir, tu trenē... Jā, izklausās ļoti labi. Tu trenē to konfrontēšanas līmeni sevī. Treniņš ir tāds, ka tu sēdi ar... kursa biedru. Viņš ir treneris vai ar treneriem, kas tur uz vietas. Jā. Un viņi tev jāsēž mierīgi, nekusties, nesmaidi, nereaģē nekā. Jā. Un tevi mēģina iztracināt, smīdināt, kaunināt, kaitināt. Uz visām emocijām. Uz visām. Un es nekad nebiju domājis, ka es varēšu sēdēt, skatīties cilvēkam acīs, viņš mani smīdina, man nenāk smiekli. Un tā, un ar to tie treniņi jau tev arī padara to, ka tu paliec mierīgs. Tu to vairs neuztver. Jā. Ok, viņš man mēģina kaitināt, pieņemsim sarunās. Viņš man kaitina, labi, viņš tās parunās, izlādēsies, un mēs turpinam savu sarunu. Un šī bija arī viena no manām problēmām, kad es muku prom no nērtām sarunām. Kur šis ir? Jā, gan jau kāds izrunās, gan jau kāds cits tiks galā, tai pašai līgai, kā varbūt asistentam tur nodošu. Bija tāds, ka, ko es ar viņu runāšu, tur neapmierināts darbinieks, viņš dusmīgs, kaut kas viņam nepatīk, vai alga, vai slodze, vai vēl kaut kas. Un es visu laiku domāju, bāc, kā ar viņu runāt, un mēs runāsim, un es jau aizdomājos to scenāriju, kā tur viss notiks, un beigās, laikam ar viņu neiešu runāt. Kas notiek komandā, tāds darbinieks, viņš jau nes to visu komandā, viņš jūt, viņš jūt, ka viņam ir tas... kulaks viņa rokās, viņam neviens neko nedara, viņš nes tālāk, un tā arī bija, ka paliek ar citi jau arī, viņiem pat nav problēma, bet viņi sāk izdomāt savas problēmas. Jā, mums arī tie, kas sekoja līdz noskaties ar Kasparu arī podcastiņu, bija tā sarunas, ka jāpieņem šie sāpīgie lēmumi, ir darbinieks, kas indē, ir, lai vai cik viņš vērtīgs būtu, iespējams uz viņam ļoti daudz, kas turas, bet viņu izdevīgāk ir tikt no viņa vaļā, nekā diemžēl tā ir, un sākt, teiksim, ar kaut kādu zaudējumu pat var būt, nekā turēt tādu. Šis man arī ļoti interesanti likās, jo es arī vienmēr esmu, man arī likās, es esmu daudz piedzīvojis, teiksim, savos darbos, kur strādāju, es esmu piedzīvojis tos neaizstājumos cilvēkus, kas, kur viņš sajūt, ka, ko jūs paņemsiet manā vietā? Kurš jums, bez manis izputēs jūsu firma. Un viņi sāk atļauties, teiksim, lietas, un visi, diemžēl, to cieši piecieši un ļoti indē kolektīvu. Sāka izplatīt kaut kādas baumas. Un cilvēki, kuri varbūt līdz tam bija ļoti apmierināti ar savu darbu, viņi mīlēja to, ko viņi dara, un viņi sāk tajā visā ievilkties. Un, diemžēl, šādiem cilvēkiem, diemžēl, kaut kāda ir tās spējas no dabas, ka viņi spēja kaut kā to saindēt, to kolektīvu un bojāt. Un super, tad sanāk, tu saprati, ka tā ir tava atbildība un sāki kaut ko labot, kaut kādi piemēri varbūt, kur kaut kāds tavs palīdzēja darbiņā tieši. Un tas arī bija. Es arī, man liekas, rakstīju savos mērķos, kad iestājos komunikācijas kursā. Viens no mērķiem, man liekas, arī bija, ka spēt tur vēst tās sarunas. Es neatceros, varbūt meloju. Bet, mēs nevaram pārbaudīt. Galvā bija. Un piemērs, izgāju komunikācijas kursu. Es neteikšu, ka uzreiz šitā, tur atnāca vaļā, ka es spēju tur konfrontēt, iet un runāties. Bet es centos vismaz. Es apzinājos, ka man ir tā problēma, kur ir instrumenti, ar ko es varu sākt. Un ar tiem pašiem neapmierināts darbinieks, viņu kaut kas neapmierina stundas un likme. Un tad es sāku jau biežāk ar tādiem darbiniekiem jau runāt. Izrunājam, kas ir slodze, ko tu gribi, varbūt tev to slodzi samazināt vai ko. Un tās sarunas jau bieži arī beidzās. Es jau saprotu, ir tā, kā ir, un tās likmes ir tādas, kādas ir, ko mēs piedāvājam. Un jūs jau man teicāt, ka tas darbiņš ir tāds grūts, bet galvenais jau sākt ar viņu runāt. Jo, kad tu baidies no tām sarunām, tur viņi nerunā, un viņš aiziet pēc tam komandā. Tur ir tā. Tur viņu izrunā, viņš izlādējās, tu viņu uzklausi, parunājiet, ko jums vajag. Pa īstam jau... es apzinos, ka jūs... Pat svarīgi, nebija neko mainīt, vienkārši uzklausīt cilvēku un feedback iedot sanāk. Un tad sarunāt ar viņu, vai šī ir viņa vietiņa, jo, mēs intervijās nemelojam, mēs izstāstam, kā ir, Džeki nāk strādāt, mēs saprotu, tur darbiņš fizisks, mēs izrunājam, vienojamies,
vai mēs šķiramies, vai mēs mēģinām kaut ko uzlabot. Nu, tāds, jo mēs gribam palikt arī draugi, ja mēs arī šķiramies. Arī mēs saprotam, ka darbiņš nav visiem, un mēs vienmēr varam sarunāt. Tur meklē jaunu darbiņu, strādā pie mums, kamēr atradīs kaut kas ir priekš tevīm. Jā, super. Un sanāk, tas ir tavs mērķis kaut kāds savu dream team savākt. Nu, tu to redzi, kāda varētu būt tā tava sapņu komanda? Un kā varbūt vadītājs skola palīdz tev tajā visā to? Sapņu komanda, laikam katram vadītājam ir tāds, ka tur visi zina, ko darīt, visi dara pēc tīrākās sirdsapziņas. Nu, tāds tas būtu. Tu esi tālu no tā? Dream team. Nu šobrīd, uz to brīdī. Es saprotu, ka nav ideāli noteikti. Bet ir kā tavā redzējumā? Ir tas iespējams? Vai tu... Ir. Tas mikroklimats, piedod, es dzīva saruna, tāpēc, kā saka, mēs... Ir uzlabojumi pēc vadītāja skolas, ka arī, redz, kā mans asistents arī nāca uz vadītāja skolu. Tā kā arī... Kas arī nav mazsvarīgi. Jā, un mēs abi zinām, ko mēs darām, kas tas ir, un arī tas mikroklimats komandā ir uzlabojies, jo mēs zinām, ko darīt, mēs zinām, kad laicīgi vajag runāt. Mēs uzreiz momentā ķeramies, tikko tā sakne parādās, viss. Man šobrīd uz tādu sarunu ir aiziet, kā, iekāpt mašīnā un aizbraukt kaut kur. Jo viss ir jārunā, ir jāizrunā, uzreiz saliekam visus punktus uz I, vai mēs turpinam, vai mēs labojamies, vai mums nav pa ceļam. Tā, komunikācija tas ir viena lieta. Kas vēl no vadītāju skolas? Saprast tos cilvēkus, kāpēc viņi tā dara. Ka ir pieņemsim, kāds uztais pārkāpumu. Mums arī tagad pēdējās dienās bija. Šodien bija piekdien bija saruna, šodien bija 2 sarunas. Izrunāt ar tiem cilvēkiem. Uzreiz necirst ar cirvi rokā, kur es tev nocirtīšu tagad vienu pirkstu par to, ka tu to izdarīji. Saprast, kas notika, kāpēc viņš tā izdarīja, jo bieži vien viņi nemaz tā negrib izdarīt kādu pārkāpumu, tur uztaisīt avāriju vai saplēst mēbeles, kaut ko tur. Tad ir kādam jābūt cilvēkam apzināti, avāriju uztaisīšu. Zem lietus tur nes un noliek. Jo kaut kas tur apakšā ir, kaut ko viņš nezināja, kaut ko viņš nesaprata, un tāpēc saprast to cilvēku, kāpēc viņš tā izdarīja. Un kad jūs izrunājat, tu viņu saproti, kur ir mūsu procesu kaut kāda kļūda, kur nav līdz galam izrakstīts. Kāds nav, pieņemsim, apmācības posmā, kaut kur ir caurumi, ko es arī tagad redzu, tas arī pie tiem visiem procesiem, kas mums jāizlabo, un pēc iespējas ātrāk to arī darīsim. Tā kā, tā saprast to otru cilvēku, kāpēc viņš tā izdarīja. Tagad atkal pēc šī ģimenē tas ir svarīgi. Un ģimenē arī tas ir svarīgi saprast, kāpēc... kāpēc puika dedzināja to zāli? Kāpēc vēl 4 cilvēki kaut ko dara. Tieši tas pats ir ar ģimeni. Cik ģimene uzlabojas? Kur vairāk pat es teiktu uzlabojas? Ģimenē tā vide ir mazāka, attiecīgi es pieļauju, ka tas kā saka, tā iedarbība varētu būt lielāka. Bet, iedarbība lielāka, bet es nezinu, kāpēc ir grūtāk ar ģimeni. Tur ir tāds... Tur ir bišķiņ, priekš manīm personīgi, tur ir bišķiņ grūtāk kaut ko pagriezt, jo varbūt vai tu pats esi kaut kādā jau komforta zonā, tur iesēdies. Darbā tas nāk tāds ātrāk tu to ievies. Ģimenē bišķiņ grūtāk. Ar savējiem vienmēr ir, man liekas, grūtāk. Darbā, cik tev ir, teiksim, un es gribētu zināt arī no vadītāju skolas perspektīvas, kā vadītāju skola māca, cik svarīgi ir būt tam, ir labi vai slikti, vai cik svarīgi ir būt tam tā kā, savējam. Vai tas ir, vai labāk jāizvairas no tā būt pārāk tuvam ar darbiniekiem un, es esmu saskāries ar šo. Es par šo esmu domājis. Šiem es arī kā čomi, ko es tur čomam, cik tas ir, un vai par to arī tiek runāts vadītāju skolā? Vai tā ir kaut kāda, vai tas ir manis tāda izdomāta problēma? Es vienkārši tā kā mēģinu saprast. Es par šo esmu domājis. Es tagad domāju, vai vadītāju skolā par šo runā. Nē, ko māca? Nē, sapratne ir, tev ir jāsaprot tas darbinieks. Tev jābūt ar viņu komunikācijas, sapratnei. Realitāte mums jābūt kopēji, lai mēs tur vispār saprastu, kas tur notiek. Bet ir kaut kāda distance noteikta? Varbūt vadītāju skolā baigi tāds nav bijis. Man nevienkārši nenāk atmiņā. Jā. Bet tā kā es personīgi gan gribās tā kā čomoties un būt vienā čupiņā, bet arī tu saproti, ka vajag kaut kādu tomēr to maziņu distancīti pa vidu.
ka tāds, lai neaiziet pārāk čomiski, varbūt tāds. Nu, jā, jo manuprāt, ar čomiem ir grūtāk. Grūtāk, jā. Jo tur, tā kā, ja tas ir darbinieks, viņš ir darbinieks. Tā kā man liekas, arī darbiniekam vieglāk, ja viņš zina to robežu. Jā. Un mēs runājam tā nekā, es no savu es iedomājos, ja man būtu čoms vadītājs, man pašam būtu grūti kā darbiniekam. Jā. Tā kā, man atkal būtu tā kā nepievilt viņu. Un tad, ja kaut kas viņš saka, es zinu, ka viņam noteikti būtu grūti man runāt. Tāpēc, kā tu, tad labi, skolā tas nebija. Es laikam kaut ko sāku, es tagad laikam atcerējos, varētu būt tāda, ir kurs pozitīvā kontrole. Jā. Un šis varētu būt, jo tajā kursā māca par pozitīvo kontroli, kā kontrolēt komandu, bet pozitīvi. Nevis tā, ka tu tur ej visu laiku pār plecam. Nevis ar pletni, bet ar citiem kaut kādiem instrumentiem. Jā. Un tas varētu būt arī, jo tad tev jābūt kopā ar to komandu, bet tomēr kaut kā tev viņi arī jākontrolē. Tas varētu būt, ka tas iemāca to robežu, ka, asistents, es ar asistentu, tur kaut ko sarakstamies forši, tu malacis, viss tur, aizējam, esam gājuši arī vakariņās, tur, kur mēs labu darbiņu padarījām, ejam, pasēdēsim, bet tomēr jābūt arī robežai, un kur tu tomēr tu viņu arī kontrolēsi, jo ko viņš dara, kā viņš dara, vai visi darbiņi izdarīti, tas pats ir ar dispečeriem, Un tad tu skaties, un ja tu visu laiku staigās viņam, un ko tu dari? Jā, uz pirkstiem skatīsies, tur arī nebūs. Tā jau vairs nebūs pozitīva kontrola. Viņš sāks domāt, ka tu neusticies viņam, un tev jau arī tas čomiskums jau izzūd, un tad, ja tu to dari pozitīvi, un pozitīvi to var darīt, kur mēs iedod uzdevumus, uztaisam sapulces, nostādam termiņus. Kur tu par to esi atbildības līmeņus nostādam, kurš par ko ir atbildīgs, un tad pēc nedēļas mums sapulcīt, sēžamies, skatāmies. Tā jau tāda pozitīvā kontrola, nevis gaidīt visu laiku pakaļ, bet... Kādi tev ir varbūt tas varētu būt motivācijas instrumenti, ko tev iedeva akadēmija, vadītāja skola? Motivācijas? Jā, ir kaut kādi instrumenti, kā tu motivē darbu. Cik varbūt asistentam skaidrs, ja viņš izdarīja kaut ko labu, es aizgāju viņu vakariņās, pusdienās, tas ir mans tas, Jā. Nevis tāpēc, ka mēs esam čomi, bet tas ir tavs bonusiņš, ko tu saņēmi par to, ka tu labi darbojies. Kā ir, ar visiem tu nestaigā pusdienās, cik es saprotu. Jā, tā kā kāds ir tas uz dispečeriem, uz šoferiem, tie ir kaut kādi komplimenti, es minu vienkārši kaut kādi komplimenti. Es nezinu, es tāpēc prasu, man interesanti, kādi ir tavi instrumenti, ko varbūt tavi dabiskie, vai ko tas ir paņēmis no vadītāja skolas, kādi ir tie instrumenti, un vai jums deva tādus instrumentus, ar ko kaut kādā veidā, tā kā motivēt, jo man liekas, cilvēkam svarīgi, man ļoti svarīgi ir motivācija darbā. Man ļoti svarīgi, lai man ir kaut kāds ārējais stimuls, kas mums ir, kāpēc es to daru, viens ir skaidrs, es to daru, lai tas nebūtu tikai par algu runa, vai man ir jāredz tā vīzija, uz kuriem mēs kā uzņēmums ejam, un man tam ir jāpatīk. Man, starp citu, vienā no pēdējiem algotajiem darbiem, kur es strādāju, man tiešām, es ļoti noticēju uzņēmuma vīzijai, un man tas uzrunāja, un man tas, es no uzņēmuma būtu aizgājis, gadu ātrāk, vismaz. Ja ne šī tā kopīgā tā ideja, lielā ideja. Man pat likās, es pat nezināju, ka es tāds cilvēks, kuru var uzrunāt ar lielā ideja, ka mēs ejam, mēs pasaulē darām, nesam vērtību pasaulē. Jā, un tas motivē. Jā, un tas izrādās motivē, jo man līdz tam likās, mēs ejam uz darbu, jo tur, man jāiet uz darbu pelnīt naudu. Jā, es nostrādāšu tikiem līdz tikiem. Jā, nostrādāšu tikiem, bet es nostrādāšu maksimāli labi, es varu ar sevi lepoties, man neko nevis pārmest, tādu. Bet tas bija tas, un labākajā gadījumā man patika tas, ko es daru, tur kaut ko tādu, bet man arī bija tā, ka es pastrādāju, tagad es te visu zinu, man tas vairs, es te visu iemācījos. Tā kā man nebija diena uz kādiem, nekur nepiedāju, tur ir kaut kāda izaugsme, kaut ko, un es pārsvarā mainīju tos darbus. Jā. Un tad vienā no pēdējiem tiem algotajiem darbiem, kur es strādāju, es pats kaut kā, iespējams arī tā bija vadītāja nopelns, jo tā bija, starp citu, pirmais uzņēmums, kur manā dzīvē, pirmais uzņēmums, kur pret darbiniekiem ļoti labi, manuprāt, attiecās, ļoti daudz komunikācijas. Pajautāja, kā jums tur klājas. Es domāju, iepriekš nevienam neinteresēja. Tad visiem interesēja rezultāti, kā tu līdz viņam tiki, nevienam vispār neinteresēja. Un tad es tāds, wow!
Un tas paņēma, tas man aizstāja vēl, man liekas, ļoti daudz ko. Nu, tā kā man tas darbs varbūt, nesapratu, tas nav mans darbs. Nu, tas vienkārši nav mans. Bet tas mani tik ilgi mani turēja tajā vidē. Un man bija ikdiena ar kolēģiem. Un kolēģis visu laiku sūdzējās. Cik viss ir slikti. Un man pat patiesībā es aizgāju īstenībā tādēļ, ka man visu laiku bija jāstrādā kādu, kurš man visu dienu pie auss tā kā zumēja, ka cik viss ir slikti, mūs visus māna. Jā, tās runas, tās visas. Un man tā kā es jau beigās jau tur vairs nekautrējos būt par slikto, es teicu, bet ja nepatīk. Bet taču nav, ir taču simtiem, ir simtiem darba vietu, kur te paņems ar, tur tāda nekvalificēta darba darbība, bet arī tāda ir vajadzīga. Tādus vajag ļoti daudz, kur cilvēks, kas nekvalificētu darbu, teiksim, dara. Spēka darbu, teiksim, ja? Jā. Darbu taču ir atrast visādi. Kādēļ tu mokies? Man tāda vienmēr bija tāds jautājums. Un man savukārt uzrunāja tā visu. Un man, kā es pats savu par brīnumu atklāju, man uzrunāja vīzija, kas vispār liekas, nekāda sakara ar mani. Tas ir uzņēmums. Tas ir uzņēmums. Jā, tas ir uzņēmums. It kā, jā, bet man tas bija svarīgi. Un tāpēc es gribu no tevis saprast, vai tev ir kaut kas tāds, vai kādi tavi instrumenti, ar kādiem tu vai motivē, varbūt to nedaries. Nezinu, tāpēc es ceru, ka tā ļoti garš jautājums, bet es ceru, ka tu saprati, ko es gribu no tevis dzirdēt. Kā mēs uzturam, mēs motivējam komandu. Jā. Tieši viens no motivatoriem arī ir tas, ka mēs ļoti draudzīgi attiecamies pret darbiniekiem, uzslavējam. Mums ir ļoti svarīgi tā, ja mēs sakam uzslavas, tas ir publiski, ja mēs sakam aizrādījumus, mēs ejam sēsties viens pret viens, nekad komandā to cenšamies nedarīt. Super. Un par to, ka mēs arī pasakamies par darbiņu, izrunājam, cik viss ir, te es bišķiņ sajuku. Jā, viss kārtībā. Jā, jo mums ir svarīgi arī pateikt viņiem paldies par to, ko viņi dara, ne tikai algas ziņā, bet arī tā, ka uzslavēt, parunāt, pacensties. Es ļoti cenšos arī tagad sakārtot savu kalendāru, lai es varētu katru darbinieku izrunāt viens pret viens. Tas arī ir tāds viens mans klupšanas akmens, ka vajag tās sarunas ar darbiniekiem, tās viens pret viens, bet es vienmēr kaut kā man tas kalendārs izjūg. Un tagad ir bijis viens seminārs, kur arī baigi forši iemācīja, pastāstīja, kā to kalendāru sakārtot, kā viņu plānot. Un viens no maniem tāds kalendārā degošākajiem darbiem ir saplānot viens pret viens ar katru no darbiniekiem. Lai ar viņiem varētu pasēdēt, parunāt, izrunāties, lai viņš izstāsta, kas viņam ir iekšā, ja grib par mājām, par ģimeni, par hobijiem, par darbu. Tāds, ka tas ir priekš darbinieku. Lai viņš izrunā, izstāsta, varbūt viņam kādi jautājumi. Tāds pusstundiņu ieplānot katram darbiniekam. Cik tev ir kopā darbinieki? Kaut kas jau tuvojās 30, stabilam 30. Tur vēl jau pagaidām tu savalsi. Vēl tu pa mēnesi vari tik galā. Bet tādēļ ir arī asistents, tādēļ arī viņš mācījās komunikācijas skolā, ka viņš jau man tajā var palīdzēt, jo tos visus 30 izvilkt ir grūti. Super. Kā noformulēt jautājumu? Cik to, boosts vai kā to saukt, cik tev deva tieši vadītājs tavā kaut kādā tādā izpratnē? Ja tu nebūtu te nonācis šajā skolā un būtu gājis, teiksim, savu pieredzes ceļu, kaut kur vieni kursi, tur kaut kur semināri, var taču mūsdienās, būsim reāli, kaut ko visur var sagrābstīties. Var. Jo skola, cik es saprotu, tas ir ļoti koncentrēti. Un vēl viena jautājuma svarīga, pirms tam atkāpšu. Cik pielāgoti bija tev? Cik jau es saprotu, tevi intervēja, saprata kaut kādas tavas lietas un pielāgoja tev to mācību, to kursu? Tu pats pielāgojies. Tu pielāgoji, tur ir 3 reizes nedēļā. Jā. Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās, un tur ir laiki dot. Tu tur vari pierakstīties uz vērtāku laiku. Jā. Bet pašai pati informācija visiem vienādu dot vai piemēram, izanalizē, tev vai šeit piespies. Šitas tev ir spēcīgs, šo vajag pieaudzēt. Informācija visiem viena, bet treneri redz, kur tev vajag vēl piestrādāt, kur vajag atkārtot, kur vajag patrenēties. Tomēr individuāli pieeja. Ir individuāli pieeja. Informācija visiem, grāmata visiem viena, bet tā pieeja katram sava. Kā saka, kur vājākās vietas tev pastiprina un tāda veidā. Vēršu tracināšana bišķiņ vēl ilgāk patracināšana. Un katram ir individuāli, un galvenais arī,
pats galvenais, kā es jau teicu, pašam apzināties to iekšā, vai tev tās izmaiņas ir, jo tu jau vari teikt, smaidīt, es šito sapratu, man šitas sanāk, iekšā nekā, jo es komunikācijas kursu izgāju 2 reizes. Gadu atpakaļ un tikko nesen pabeidzu. Un pat tajā 2. reizē tu daudz ko atkal jau savādāk uztvēri. Pieņemsim, man ļoti atziņa atnāca par to tiešām to iekšējo mieru. Tur ir tāds treniņš komunikācijas nodošana, un es sēžu ar kursa biedru, viņš man ir treneris, un es viņam nododu komunikāciju, viņš saka, baigi asi. Un man liekas, es tā forši mierīgi saku. Un kaut kā tur trenējos, pēc tam tur citi vingrinājumi bija, un tad vienā vingrinājumā man tā bija, ka es tā kā centos būt mierīgs, bet to nododu komunikāciju, ātri tā, fiksi, un tad vienā brīdī es nomierinājos, un bet tev arī galvā bišķiņ nosēdās, tev nāk vārdi mierīgi ārā, tev viņi nejūk. Man liekas, ka tikko kādas 5 minūtes atpakaļ man tā arī bija, kad laikam par motivāciju uzsāku, un tu viss sajuka, jo tad sajuka, tu neesi mierīgs, tu neesi šeit, un tad paga, nomierinies, un tie vārdi nāk ārā. Tās domas sakārtojās, un tur tad es sapratu, tev nav jāsaka, ka tu esi mierīgs, ka tu izliecies, bet tev tas iekšā jājūt. Tev ir jābūt mierīgam. Un tā, super. Un tas bija tagad no 2. reizes. Jā, un tad, un arī strādā un tad tie treneri strādā, ko viņi redz, bet tev jau arī pašam jāiesaistās ir. Kam tu atnāci pakaļ? Nevis liekat man iekšā, bet tev pašam ir jāapzinās, jo tie treneri arī strādā tā, lai tu pats apzinies to vielu, to lietu, to problēmu, to risinājumu, pašam, lai tev var jau priekšā uzrakstīt un parādīt, tev jādara šitā. Un tad tu pēc tās lapiņas dzīvo, bet kad tu pats to jau apzinies, tur pilnīgi tu padari to par daļu no sevis, no savas dabas. No sevis, jā. Cik varbūt esi domājis, vai padomā šajā brīdī, ja tas nav tāds ilgs domājamais gabals, kā saka, apaļosimies mūsu sarunu uz noslēgumu, cik gadus tie taupīja, tavuprāt? Salīdzinoši to, ko tu būtu gājis ar savu pieredzi, gājis kaut ko tur, kaut kur sapratis, un tāpat laikā aizgājis uz vadītāju skolu un nonāci pie tā rezultāta. Jo, cik saprotu, tas rezultāts jau nav pilnīgs. Ja? Cik saprotu, tas jau arī gala rezultāts būs redzams 1-2, kamēr tu visu ieviesīsi. Es tā to vismaz saprotu. Tas varētu būt, jā. Ka tas rezultāts nav vēl izpaudis sevi 100%, bet mēs tu aptuveni saproti, kāds ir tas gala rezultāts. Jā, bet tādēļ es arī eju visu laiku uz vadītāju skolu. Es izgāju visus kursus man piedāvāja. Jā. Aizgāju atkārtot komunikācijas kursu un visu laiku vēl domāju, kaut kas jāiet, kaut kas jāatkārto, jo tur tā vide, tas tā kā kuģis peld pa okeānu, ir daudz ostiņas, kur viņš tur iebrauc, kaut ko uzpilda, kaut ko piekrāso, bet ir viena lielā osta, kur viņš riktīgi uzpildās, atjauno navigāciju, atjauno savu tur, krājumus. Un tā ir arī ar vadītāju skolu, es eju šobrīd arī aizeju uz vienu semināru, aizeju uz otru, bet vadītāju skola ir tāds, ka man tā lielā osta. Apbrauc, uzpildi, nenoved to kuģi līdz tam, ka viņš grims un tādēļ, bet aiztais cietos caurums, pilnveido, atjauno to komandu tur iekšā, un peldi tālāk. Un cik gadus es esmu ietaupījis, man grūti pateikt, bet gada laikā man ir pilnīgi samainījies viss. Tāds tā apziņa, uztvere, saprašana, kas man ir jādara, uz kurien jāiet. Un arī mācīties citos semināros ir palicis vieglāk. Es laikam stāstīju, kad es sākumā, kad Gatis mani sūtīja, man bija tā aizeja. Tu kaut ko pieraksti, tie pieraksti mētājās, kaut ko tu mēģini pielietot, aizmirsti. Jā. Bet tagad tu zini, kā iet uz tiem semināriem, tu esi tajos semināros, tev galva ir brīva, tu esi mierīgs, un tikai pumpēji iekšā pierakstīt, kur tur šitās lietiņas forši un mēģināsim, un ej darbā un mēģini ieviest, ej un dari. Jums kas ir tavā ziņā, manuprāt, superīgs, kad tu dabū zināšanas, un tev uzreiz ir vide, kur to visu integrēt. Tā nav tā kā aptuveni tev galvā to izspēlē, tu aizies un reāli dzīvē uzreiz liec iekšā. Un izejot no šī. Kā, tavuprāt, tu pats saki, gada laikā tev ir izmainījies par 80%. Jā. Teiksim,
cik gados tu aptuveni, tā, plus mīnus piemetot, Ja cik pa tu bišķiņam būtu, ja tu mācītos, būtu, bez vadītājas skolas, kaut kur viens padomiņš, kaut kur no gata, kaut kur no YouTube, kaut kur no semināra, cik aptuvenot gados tu būtu nonācis līdz plus mīnus šādam līmenim. Tas tās provizorisks jautājums, nepārbaudīs vai 5 vai 7, bet aptuveni plus mīnus. Cik tev, nezinu, kaut kas ap 5 varētu būt, kamēr tu tur aizēji tur pie viena, tad tu saproti, jo te pēc vadītāja skolā viss tā ir koncentrēti. Un tu vari uzreiz no skolas piecelties, aiziet uz darbu bez mazliet tajā pašā dienā un mēģināt to eksperimentēt. Bet dzīvē, redz, kā tu tur paklausies, pamēģini, tur kaut ko izlaid atkal, aiziet citam paprasi. Neiešu šodien, negribās tur prasīt kādam. Es domāju, ka kaut kādi 5 gadi varētu būt, ja tu tā lēnām to visu. Jo tad ir jāiet atsevišķi, redz, kā tu apziņu savu uztrenēt, saprast vispār, kas tev apkārt notiek. Es tā jūtu, ka tas ir diezgan kā personība mainīs. Ne kā vadītāji, bet kā cilvēki. Kā personību izmainījis tavu. Es tā visu tā jūtu pēc visas sarunas. Es esmu dzīvespriecīgāks. Tiešām gada laikā ir tik daudz izmainījies. Es ar sievu biju 2 ceļojumus. Mēs 11 gadus nekur nebraucām. Pa Latviju. Mēs aizbraucām 2 ceļojumos. Tur mājās esmu mierīgāks, darbā esmu mierīgāks. Lēmumi pieņemās vieglāk. Tu esi laimīgāks, tu redzi apkārt. Man patīk svinēt svētkus. Es svētkus svinēju tikai tāpēc, ka ir bērni. Tagad visi svētki ir. Tev gribās dzīvot, tu esi priecīgs. Tas ir laimīgs. Wow, super. Jo atcerēsimies, ka dzīve nav tikai darbs. Dzīve nav tikai darbs. Un tev paverās tāda sajūta, ka tu izlīdi no kaut kādas planšetes, kur tu sēdēji gadiem ilgi. Apkārt arī ir cilvēki. Izrādās un pat diezgan interesanti. Tur, un ar viņiem darboties ir interesanti un tā tālāk. Super. Tiešām liels prieks. Ko, mīļie draugi, dzīves piemērs. Var ietaupīt daudzus gadus savas dzīves un laiku. Es domāju, tas pat nav mērāms naudā. Cik tas viss ir naudiņās. Tur jāiet uz skolu, tad jāuzzina. Bet, ir mums vismaz pirmais stāsts ir ļoti pozitīvs un foršs. Tāpēc paldies tev liels par sarunu. Paldies tev. Kas to zina? Varbūt mēs dzīvē vēl tiekamies un... Milzīgs paldies par tavu interesanto stāstu. Man ļoti interesanti pavadīt laiks un ļoti pieredze bagāti. Apusēji. Jā, paldies. Jā.